Matemātikas izaicinājums 28. diena – iznešana pirms iekavām 2. daļa. Vakar mēs iemācījāmies iznest pirms iekavām kopīgo reizinātāju. Šodien mēs apskatīsim situācijas, kurās kopīgais reizinātājs ir grūtāk saskatāms. Paskatīsimies šādu piemēru. 4a plus 12b. Ticu, ka daudzi no jums jau redz, ko var iznest, taču atļaušos paskaidrot detalizēti. Mēs drīkstam iznest kopīgo reizinātāju, un, lai viņu saskatīt, mēs 12 uzrakstīsim kā 4 reiz 3. Rezultātā iegūsim 4a plus 4 reiz 3b. Tagad varam redzēt, ka izteiksme satur kopīgo reizinātāju 4, kuru var iznest pirms iekavām. Iznesot 4 pirms iekavām, iegūsim 4 reiz iekavās a plus 3b. Paskatīsimies arī vienu piemēru ar burtiem 2x kvadratā plus x ceturtajā b. Tagad mums būs nepieciešamas zināšanas no izaicinājuma pašas pirmās dienas par pakāpju īpašībām. Ja tu tās neizproti, skaties izaicinājuma pirmās dienas video. Tātad, izmantojot pakāpju īpašības, x ceturtajā uzrakstīsim kā x kvadratā reiz x kvadratā. Tagad mēs varam saskatīt kopīgo reizinātāju, tas ir x kvadratā, un to arī iznesīsim pirms iekavām. Rezultātā mums sanāks x kvadratā reiz iekavās 2 plus x kvadratā b. Treniņa nolūkos atrisini šos piemērus un atbildes raksti komentāros. Droši arī jautā komentāros, ja neesi kaut ko sapratis.